par struktūra fondiem. Kā iespējams, ka kultūras ministrija apguvusi nieka 0% Eiropas struktūra fondu finansējumu, vai tiešām tā ir? Situācija ļoti skaidrs, ļoti priecājos par šo jautājumu, iespēju izskaidrot. Mums ir 3 aktivitātes šajā struktūra fondu sadaļā, kas ir kultūras ministrijai. Tas viens ir šī reģionālo daudzfunkcionālo centri, otrs ir privāti īpašnieku sociāli nozīmīgie kultūras mantojuma objekti un tāda paša arī pašvaldība un valsts. Šīs 2 pēdējās programmas vēl vispār ir tikai vērtēšanā, ir iesniegt projekti, tur notiek viss pēc grafika, tā kā tas ir paredzēts arī valdības dokumentos jau iepriekš. Tur nekāda kavēšanās nav iespējama. Savukārt, kas attiecās uz šiem multifunkcionāliem centriem, kā jūs sakotiet, objekti lieli, pārsūdzības notiek nepārtraukti, un lieta ir tāda, ka kultūras ministrija ir tā, kas izkonkursē, ja tā drīkst teikt, šo naudu pašvaldībām. Pašvaldības ir saņēmuši šos rezultātus un saņēmuši šo naudu. Mēs vairs ietekmēt šo procesu nevar tālāk, jo pašvaldības tās, kas realizē šos konkrētos procesus, gan būvniecību, gan projektēšanu, gan arī iepirkumu procedūras un tā tālāk, tur ir viņiem tiešām apmēram pusgada kavēšanās katrā no šiem projektiem. Rēzekne gan ir laikam tikus cauri šīm lietai, tūlīt tās sāks zemes darbus šajā gadā, cer nākamgad pabeigt. Cēsis cikos ar Cēsu mēru vēl vakar runājām par to, ko var darīt. Arī viņiem ir šis pārsūdzības process, vakar beidzot ir laikam iesniegt visi dokumenti arī būvniecības kompānijām 4. Liepāja ir vissarežģītākais process, jo tur šobrīd līdzfinansējums pilsētē, kas bija paredzēts kā līdzfinansējums, šobrīd ir ievērojami sarucis. Viņi neriskē noslēgt līgumu ar centrālo finanšu kontrolas institūcijām, tādēļ tur ir problēma, bet pie tā tiek nopietni runāts. Šodien par to runā mūsu cilvēki ar Eiropas reģionālā komisāra vietnieku Riti, un parīt iespējams, ka es pats tikšos, lai ļautu mums papildus līdzekļus piesaistīt šai programmai, kas tad ļautu arī ātrāk apgūt esošo finansējumu. Tad principā jums nav bijusi kapacitāte? Ministrija ir izdarījusi visu, ministrija ir izdarījusi absolūti laikā un pilnīgi visu, bet tas, ka tas iet cauri ministriju, tad tiek nozīmēts, ka ministrija ir atbildīga. Tās ir pašvaldības, kuras šobrīd nespēja savu finanšu trūkumu dēļ apgūt šos līdzekļus. Tas ir pilnīgi jānodala, pilnīgi divas skaidras lietas. Es labprāt nāktu tālāk Alberkungam. Mēs tikko Eiropas lietu komisijā Saeimā arī šo situāciju izskatījām. Arī es uzdevu līdzīgu jautājumu, jo administrējošo struktūru vienību, finanšu, ekonomikas un tā tālāk visi tie cilvēki stāstīja, ka no vienas puses tie klienti, ja tie naudas ņēmēji ir vēlējušies nodrošināties ar lielāku naudas apjomu, līdz ar to kultūras ministrijai bija atkārtot jāgriežas ministra kabinetā ar noteikumu izmaiņu, bet kuras gribētu jūs aicināt tālāk. Saeimā ļoti svarīga lieta ir šīs pārsūdzības un iepirkuma likums, un tad, kad tādi pragmatiski un pieredzējuši deputāti iesniedz tādu pazeminātu, tieši otrādi paaugstināt drošības naudas slieksni un tādu īsāku pārsūdzības termiņu, tad valsts prezidents šo likumu diemžēl atdeva Saeimā atpakaļ, un šis pārsūdzība, tas, cirks, jeb traģēdija turpinās, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc kultūras ministrijai šie ļoti vajadzīgi līdzekļi šobrīd tiek atlikt, viņi tiks atdoti ceļiem, kas arī ir ļoti svarīgi priekš laukiem. Bet, katrā ziņā tur ir problēma ar šo, jūs ziniet, ka ir daudz juridiski kantori speciāli izveidot, lai nodarbotos ar pārsūdzībām, lai bremzētu jebkuras iepirkuma procedūras, mēģināt izspiest no uzvarētājiem naudu. Diemžēl šādi ir mums politiskā, ekonomiskā kultūra izveidojusies Latvijā, un tas ir jālauž. Dažkārt tas, kad kultūras institūcijām ir tik ļoti samazināti štati, tad viņiem dažkārt pietrūks arī tādi profesionāli cilvēki, kas varētu pienācīgā līmenī sagatavot šo struktūru fondu pieteikumu visu paketi. Un, diemžēl, katram struktūru fondam bieži vien ir vispirms vajadzīgs tehniskais projekts, un ja tā nav, tad, diemžēl, pretendēt un sagatavot konceptuāli, ar pierādījumu, ar izmantošanu ir ļoti grūti. Paldies.